Augstkalni no tuvākās kaimiņu valsts pilsētiņa Žagaras šķir 7 kilometri, un lai gan ceļš Latvijas pusē pēc sniega nokšanas ir vienās bedrēs, pierobežas ļaudis to mēro vismaz reizi nedēļā. Kāpēc braucam? Tāpēc, kad tuvāk ir noņemt naudu, bankomāta nav, jo man ir tā Svetbanka, tikai veikalā var noņemt, man ir Svet. Un tamdēļ es arī braucu. Un kā ar iepirkšanos? Iepirkšanos arī, jā. Kas te ir lētāks? Pārtikai lētāk, jā. Visbiežāk no Lietuvas uz Latvijas pusi tiek vēsti ikdienišķi pārtikas produkti, un ne jau tāpēc, ka Augstkalnē nebūtu, kur tos nopirkt, bet gan tāpēc, ka tur tie lētāki. Tur viņi domā par cilvēkiem. Mūsu maizīte kukulītes, tas mazais 350 gramīgais maksā 58 centi. Pie viņam 800 baltās donas. 45 klonu maizīte kilo 200. Pie viņam 57, pie mums eiro vairāk, tas 800 gramīgā. Mēs arī šeit aizbraucam. Kas tur ir labāks? Ir lētāks dažādas preces. Kā ar to degvielu saka, ka tur esat arī degvielu? Nē, degvielu mēs tepat tās pērkam. Lētāk? Vienkārši neusticamies kaut kur citur pirkt. Nezinu. Un kas ir tas, kas ir izdevīgāk braukt uz Lietuvu pēc kā? Pēc tādām bērnam ragavas mēs nopirkām, tur ir daudz lētāk. Kaut kādus tādus miltus, kaut ko tādu. Tie tādas precītas ir bišķi lētākas. Arī tagad, kad ir arī Lietuvai eiro? Jā. Degviela Lietuvas pierobežā gan apmēram tādā pašā cenā kā otrpus robežai un nav starp latviešu iecienītākajām precēm, bet gāzes balonus gan teju visi pagastu ļaudis ved no kaimiņiem. Pie mums gāza 29, no vienas trubas ņemas vistas, pie viņam 14. Priekš kā man jāņem pa 29, šai brauc 2 paņem. Vai nav tā? Tad jums jau sen brauciet uz... Jā, pastāvīgi. Kas tam man 5 kilometri līdz Žagariem aizlaist? Tur ir 5 bodes ar tirgu ar baloniem tāds, ka visa šitā apvidu, un viņi paši piegādā, ienes to mājās, pievieno vēl. Pilns servis. Puķis arī, pēc puķiem visi brauc uz Žagaru, jā. Kāpēc? Tuvāk un lētāk. Kāpēc pie mums viss ir dārgāks? Es nezinu, kāpēc. Tāpēc, ka valstī vajag liels nodokļus. Veikalnieki kameras priekšā runāt nevēlējās. Vien bilda, ka vietējo ļaužu šopinga braucieni esot jūtami, bet samazināt cenas, lai tās būtu konkurētspējīgas ar kaimiņiem, nesot iespējams.